labvakar visiem, kas klausās, kas klausīsies pēc tam. Šo vakaru, kā jau katru trešdienas vakaru, 7:00 vakarā, mēs runājam par kompānijas APL produktu, kas ir absolūti unikāls, kas ir absolūti atšķirīgs no produktiem mums zināmajiem, kādi šodien pastāv tirgu, un tieši par to, ar ko tad atšķirās šie te produkti, es šodien tieši arī vairāk gribu parunāt. Jo patiešām šis produkts var pats sakārtot dažādus procesus mūsu organismā, atrast problemātiskās vietas un, protams, līdz ar to, kad mēs dodam vajadzīgās vielas, bet es arī tālāk stāstīšu, kā tas viss process notiek, tad, protams, arī organisms pats sevi ir spējīgs sakārtot. Un parunāsim nedaudz par tehnoloģiju, jo tehnoloģija ir arī ļoti īpaša. Ir 25 gadus pie šīs tehnoloģijas strādājuši itāļu zinātnieki. Viņu pamata mērķis ir bijis atrast veidu, kā varētu saglabāt visu to pirmatnējo, kas ir augā, jo mēs zinām, ka vai nu tās ir tējas, vai nu tas ir vēl kaut kāds veids. Protams, kad augs ļoti daudz zaudē savas vērtīgās vielas dažādos pārstrādāšanas procesos. Tad šī tehnoloģija ir tā, kas ir atradusi, kā var saglabāt no auga. Tātad 90% viss tas, kas ir augā iekšā, arī tiek saglabāts. Un tas ir tas, kas nonāk mūsu organismā. Kā tas viss notiek? Šeit tas notiek tā, ka te ir turbulentās gaisa masas. Jā, jūs varbūt zināt, kad lidmašīna lido, veidojās šīs turbulentās gaisa masas. Šeit līdzīgs process. Tiek sasmalcināta šūnu membrāna, un tad, kad šūnu membrāna tiek sasmalcināta, tad mēs tiekam klāt līdz auga kodolam, tiekam klāt līdz visām tām vielām, kas šūnā ir iekšā, un tiek paņemts tātad kodols savā pirmatnējā veidā, neapstrādātā veidā. Tā ir tā unikalitāte, jo, kā mēs zinām, arī kodolā ir DNS. Ja? Tātad praktiski tas ir tas unikālais. Un bez tam šī tehnoloģija ļauj vēl papildus aktivizēt šīs bioloģiski aktīvās vielas ar negatīvi lādētā jona palīdzību. Tātad vēl bez tā visa šis produkts ir lādēts ar negatīvu jonu. Vai var kāds aiztaisīt mikrofonu? Ļoti šņāts. Ja? Tātad jonu tehnoloģija vēl bez tam šeit ir. Kaut kam mikrofons ļoti, nevis mikrofons, bet vienkārši troksnis ir. Baibai nav atslēgts. Baibai atslēgts mikrofonu. Jā. Tātad jonu tehnoloģija ļauj aktīvās vielas. Pirmām kārtām mēs zinām, ka vesela šūna ir negatīvi lādēta. Patoloģiska šūna ir pozitīvi lādēta. Ja? Tā kā mūsu produkts ir negatīvi lādēts, tad viņš pats ir spējīgs pēc fizikas likuma plus un mīnus pievalkās. Mēs to visi esam mācījušies skolā, šeit tas pats process. Šis te negatīvais lādiņš pievalkās pie pozitīvā lādiņa. Līdz ar to tas ir tas, ko es saku, ka viņš pats atrod to problemātisko vietu, kas mums ir kaut kāds process organismā. Ja? Tad līdz ar to mums pat nav vajadzīgas nekādas vēl papildus, tur kaut kādas, nezinu, vai nu tie ir kaut kādi rentgeni vai kaut kādas izmeklēšanas. Šajā gadījumā mēs lietojot produktu, vienkārši produkts pats aizies tieši tur, kur viņam ir jāaiziet, kur organisms visvairāk to prasa. Ja, viņš aizies tieši tur, kur visvairāk prasa, un viņš sāk sakārtot tieši no tās vietas, kur viņam ir jāsāk sakārtot, nevis kur mēs domājam, kur vajadzētu sākt sakārtot. Citreiz mēs domājam, ka mums ir tāda problēma, bet tā problēma varbūt ir pavisam no citas saknes sākusies. Tā kā šis produkts ir tik gudrs, kad viņš saprot, kur tā saknīt ir, un viņš tieši tur aizies. Ja? Tas ir tas ļoti, ļoti arī unikālais moments. Bez tam vēl viens moments. Tad, kad šis produkts jau ir uzlādēts negatīvi, viņš tiek piestiprināts cukura kristāliskajam režģim. Mēs zinām, ka cukurs
Sals, ūdens ir informācijas nesēji. Ja, tātad šeit, lai mēs šo te informāciju varētu saglabāt, viņš tiek piestiprināts cukura kristāliskajam režģim, un tātad precīzi noteikti informācija nonāk mūsu organismā. Tātad tas, kas ir auga kodolā, šī te informācija ielikta, šī informācija nonāk līdz mūsu šūnām. Nākošais unikālais moments ir tas, ka šis produkts nedarbojās caur kuņģa zarnu traktu, jo mēs arī zinām, caur kuņģa zarnu traktu uzsūcās apmēram 30–35%. Vairāk neuzsūcās, jo tāpēc, ka kuņģa zarnu trakts ir diezgan agresīva vide, tur ir visādas skābes un viss kaut kas, tur ļoti daudz pazūd vērtīgās vielas. Tad mēs liekam šo te dražēju, ja, tad tas ir cukuriņš, cukura končiņa, ja, nu tāda viņa ir dražēja, ja, mēs liekam viņu zem mēles ar šo te visu, kas viņā ir iekšā sakoncentrēts, un tas pat taisno nonāk mūsu asins ritē. Pēc idejas tā darbība ir tāda, it kā mums būtu pielikta sistēma, un mums vienkārši pilinātu iekšā kaut kādas konkrētas vielas pat taisno asinīs. Tieši tāpatās darbojās šis produkts, un tieši tāpēc viņam ir tik ļoti ātrs un efektīvs rezultāts, jo es arī esmu vienmēr lietojusi kaut kādus uzturu bagātinātājus, tāpēc, ka es zinu, kad organisms ir jāstiprina, bet nekad nav bijis tik ātrs rezultāts un tik efektīva darbība, jo tāpēc, kad ja mēs saliekam visu to, ko es tev iepriekš teicu, tad protams, ka negatīvi lādētie joni, uzsūkšanās caur muti un vēl šī te 90%, ja, tad, kad tiek paņemts šūnas kodols, tas viss ir vienkārši unikāli. Un paskatāmies, kā mēs tad agrāk esam lietojuši. Mēs agrāk esam, jā, tie paši vai nu vienalga, vai tie ķīmiskie medikamenti, ja, mēs, protams, viņus caur kuņģa zarnu traktu uzņemam, vai tie paši uzturu bagātinātāji, vai tās ir kapsulas, vai tās ir tabletes, mēs viņus uzņemam caur kuņģa zarnu traktu. Tātad mēs varam būt absolūti droši, ka viņi neuzņemās 100%. Noteikti caur kuņģa zarnu traktu neuzņemās 100%. Vēl bez tām daudziem kuņģa zarnu trakts vispār ir piesārņots un apaudzis, un tur vispār neiet cauri daudz, kas, ja, no sākuma būtu jātīra kuņģa zarnu trakts, kas arī patiesībā ir jādara arī mūsu gadījumā, jebkurā gadījumā kuņģa zarnu traktam ir jābūt tīram. Bet ņemot vērā tātad šo te faktu, skatāmies, kas notiek mūsu gadījumā. Mūsu gadījumā ir ļoti ātra iedarbība, viņi ir ļoti ērti lietot, viņš ir ielikts blisterītē, viņš ir ielikts vakumā, viņš nesaskarās ar gaisu, tad te nav nekādas oksidācijas procesa. Mēs vienkārši izspiežam no blistera, jā, šo te vienu dražēju, paliekam zem mutes, un viņa ir absolūti garšīga, un galvenais, ka viņi ļoti viegli arī dot maziem bērniem, jo saprotiet, ka maziem bērnam ļoti grūti ir iedot, ja? Es zinu, kā man ir ar mazbērniem, kad ir vai nu kaut kādas pretatārpošanās, un tur vispār iet runa par to mēs tālāk runāsim. Vai nu vienalga, kaut vai viņš ir saslims, viņam ir jādod kaut kas, lai viņam stiprinātos imunitāti. Parasti tie produkti tajās, es atveru vaļā to kapsuliņu, viņam varbūt pat nav garša nekāda, bet viņš viņu nēd, es viņu nekādīgi nevaru, es viņu lieku gan pie kaut kādiem apelsīnu sulām, mēģinu apmānīt. Nu, nereāli, viņš viņu nēd un viss. Tad šajā gadījumā ir tā, ka tas bērns pats prasa. Viņš pats prasa, jo viņam viņa garšo. Ja kādreiz varbūt tās ir arī momenti, ka mammas aizmirst, tad šajā gadījumā mammas arī aizmirsīs, bet bērns neaizmirsīs. Viņš vienmēr paprasīs, ka tāpēc, ka viņi ļoti garšīgi ir. Tā kā tas ir tas, vēl skatāmies, kāpēc ir tā efektivitāte. Efektivitāte tāpēc, ka notiek ietekme 3 līmeņos. Mēs zinām, ka cilvēka ķermenis sastāv gan no matērijas, gan no enerģijas un gan no informācijas. Tātad sanāk, ka, nu, protams, kad mūsu kauli, orgāni dažādi, ja, tā ir tā matērija, ja, un, protams, ka šim te mūsu ķermenim ir nepieciešamas uzturvielas, bet konkrētas uzturvielas, nevis kaut kādas, ko mēs tur viņam gribam iesmērēt un apmānīt savu vēderu, bet viņam ir vajadzīgas konkrētas uzturvielas. Mēs zinām, ka tie ir vitamīni, mikroelementi, minerālvielas, makroelementi, taukskābes, kas tur vēl, omegas, jā. Nu, viss, kas ir vajadzīgs, aminoskābes, ja, tas konkrētās vielas, kas organismam ir katru dienu jāsaņem, lai viņš varētu, tāpēc, ka patiesībā mūsu organisms strādā kā fabrika. Viņam katru dienu ir jāsaņem tās vielas. Savādāk iedomājieties fabrikā, ja, lente tur iet, ja, kaut ko jūs tur tajā, kaut kādu produktu tur liekat iekšā un kaut kādi daži produkti nav.
Viss jūs nevarēsiet uztaisīt to savējo, ko jūs tur ražojat. Ja? Nevis jūs, bet vispār, teiksim, paprikā. Ja? Tas pats ir šeit. Tikko kaut kāda viela pietrūkst, kaut kas iztrūkst, un tur arī sākās tā problēmiņa. Ja? Kaut kādi nevar nodot tālāk kaut kādus impulsus, un sākās tās problēmas. Ja? Tātad, jā, tas, kas saistās ar mūsu ķermeni, ir vajadzīgas konkrētas vielas katru dienu, lai mēs varētu, lai organisms varētu optimāli strādāt. Nākošais līmenis ir enerģētiskais līmenis. Ja, šeit ir šīs te līmenis tiek realizēts caur elektromagnētisko lauku, un šeit patiesībā tas ir par to negatīvo lādiņu, ko es jau teicu. Un dabā, starp citu, negatīvie joni vienmēr piesaista pozitīvos un tos absorbē. Tas arī ir šis te pH līdzsvars, ja, par ko mēs arī bišķiņ tālāk parunāsim. Un, ja pH līmenis ir līdzsvarots, tas arī ir veselības stāvoklis. Jo vairāk mums ir negatīvo jonu, jo labāk mūsu ķermeņa sistēma darbosies un arī sevi aizsargās. Tā kā augi ir visspēcīgākais dabā esošo negatīvo jonu avots, jo tieši augi vada zemes negatīvo enerģiju. Tas ir enerģētiskais līmenis un savukārt matērija un enerģija rada informāciju, kur mēs jau zinām, ka informācija var būt pozitīva, var būt negatīva, bet pozitīva informācija, protams, tāpat attieksme pret veselību, protams, piesaistīs attiecīgi to pašu, ko mēs, ja mēs, piemēram, vēlamies piesaistīt savu tādu informāciju, kādu mēs meklējam, to pašu mēs šajā gadījumā veselību, ilgdzīvošanu, jaunību, nenovecošanu, tad, protams, mēs to piesaistam. Bet arī produktā tā informācija ir ielikt iekšā, tā kā tas darbojās ne tikai no mums, darbojas arī no paša produkta. Nākošais, ko produkts dara, es jau iepriekš te runāju, bet tagad vienkārši paskatāmies. Tad šīs produkts normalizē skābju sārmu līdzsvaru. Par to mēs arī diezgan bieži esam dzirdējuši, kad runā, kad ir tāds skābju sārmu līdzsvars, ja, tad ir neitrālais. Neitrālais ir 7, ja. Viss, kas ir virs 7, tas ir sārmains, un viss, kas ir zem 7, tas ir skābs. Asins pH līmenis 7,35, 7,45, tas ir normāls asins pH līmenis. Bet mēs skatāmies šodien, kā lielāko daļu cilvēku organismi ir, ko mēs ēdam, skatāmies, ko mēs dzeram, kādos mēs ekoloģiskos apstākļos dzīvojam. Ja, tad pamatā lielākā daļa cilvēku ir skābajā pusē, kur pH līmenis ir skābs. Pirmām kārtām paskatāmies, ko mēs ēdam. Jā, tieši tas, kas tur sazīmēts, ļoti daudziem patīk ātrie foodi, fast foodi, visādi tur dzērieni, ķīmiskie kaut kādi tur, nezinu, tur, jā, kaut kādi popkorni, kaut kādi, viss tas, kas ir neveselīgs. Caurmērā daudz cilvēki pat neaizdomājās par to, ko viņi ēd. Un, protams, tas viss mēs redzam, ka tas viss ir kola, piemēram, vispār, man liekas, pat zem 3, pH pat zem 3, jā. Tā kā tas viss ir praktiski tajā skābajā pusē. Un skatāmies otrajā pusē. Otrajā pusē ir augļi, dārzeņi, ūdens. Ja, tad tas viss ir sārmains. Te ir parādīts 8, 9, 10. Tātad sanāk, kad ja mēs vairāk lietojam šos te augļus, dārzeņus, dzeram tīru ūdeni, tad, protams, mēs dodam papildus lādiņu, un līdz ar to mūsu organisms no skābā var pāriet uz tādu, kā viņam normāli vajag būt. Tātad sanāk, ka šajā gadījumā uz tā rēķina, ka mums ir ļoti daudz augu sastāvs, ja, tad mēs līdz ar to, un vēl arī mums vēl bez tam, ka mūsu produkts ir uzlādēts negatīvi pats par sevi, jau vēl arī tas moments ļoti pastiprina šo te skābju sārmu līdzsvaru. Tas ir par to. Un tagad paskatāmies šūnu. Šūna patiesībā tā ir vesela pasaule. Te iekšā tajā šūnā darbojās vesela pasaule. Tas, man liekas, būtu vērtīgi katram par to aizdomāties. Ir sevišķi tā, ka mēs krāmējam iekšā kaut ko pavisam absolūti neveselīgu un šūnai nevajadzīgu, ja, kaut kādas vielas, kuras nekādu labumu nedod. Šūna, tā tad es jau teicu, katru dienu prasa konkrētas vielas, lai viņa varētu optimāli strādāt. Tikko kaut kas pietrūkstā, protams, arī kaut kādi procesi tiek nobremzēti. Apkārt šūnai ir membrāna, kura arī ir ļoti svarīga, lai šī membrāna būtu aizsargāta.
Skatāmies tālāk. Nākošais, kas ļoti bojā šūnas, pamatā pat visvairāk šūnas membrānu, pēc tam arī pašu šūnu tālāk, tie ir brīvie radikāļi. Kas mūs var aizsargāt no brīviem radikāļiem? Tie ir tikai un vienīgi antioksidanti, jo nav citu variantu, vienkārši nav. Brīvais radikāls, ko viņš dara? Pirmkārt, te pat ir parādīts vesela šūna, tātad ir vesela šūna, tas brīvais radikāls, tur jau ar roku jau ķerās klāt pie tās veselās šūnas, un, protams, viņš grib tikt iekšā tajā veselajā šūnā, un antioksidants viņam atdod savējo brīvo elektronu, tāpēc, ka viņam, tas ir tā kā patiesībā brīvais radikāls, viņam ir vajadzīgi 2 elektroni, viņš ir tā kā 1 elektrons, un viņam ir vajadzīgi 2 elektroni, tas antioksidants viņam iedod vēl vienu, un praktiski sanāk, ka viņš neutralizējās, ja? Viņš atkāpjās, viņš vairs nevar, viņš ir neitrāls. Tā kā te var arī paskatīties, kāda izskatās normāla šūna, kāda izskatās šūnai, kur uzbrucis brīvais radikāls. Ja viņai jau ir jau membrāna, jau ir praktiski, viņai jau vairs nav smuka apaļa, viņai jau ir deformējusies, tāpēc, ka tur jau ir jau tas brīvais radikāls kaut kādu savu darbu jau sācis darīt, un praktiski bojāta šūna jau tad, kad tas brīvais radikāls ir ticis iekšā pašā šūnā. Ja mēs runājam par vīrusiem un vīrusu ārstēšanu, kāpēc vīrusi nepadodās ārstēšanai? Tāpēc, ka iekšā šūnā īstenībā, piemēram, ja mēs lietojam kaut kādus medikamentus, viņi vispār pēc lieluma viņi ir liela izmēra. Šeit mēs runājam par nanodaļiņām. Ja? Neviena lielā daļa nevar tikt iekšā vienkārši šūnas membrānai, viņi cauri netiek. Viņi vienkārši netiek cauri, pēc izmēriem viņi netiek cauri. Tāpēc šeit, par cik mums ir nanodaļiņas, tad visas tās vielas un sevišķi, principā katrā no mūsu produktiem ir ļoti liels antioksidantu daudzums, ļoti liels. Tā kā sanāk, ka šis te lielais antioksidantu daudzums neutralizē brīvos radikāļus. Sākumā, protams, ka tā šūna dalās un atjaunojās, mirst un atkal, tas ir tā vesels process, ja? Tā kā šūna nepārtraukt atjaunojās un mēs viņu varam, pēc kaut kāda laika viņa mainās, mēs viņu varam absolūti izmainīt, ja viņi ir bojāti, mēs viņiem dodam, ko viņai vajag, gan antioksidantus, gan visas vajadzīgās vielas, un pēc kaut kāda laika, kad šūna jau sāks dalīties par jaunu, viņa jau sāks dalīties jau pareizi, ja? Jo patiesībā, ja viņi ir tādā veidā, kāda viņa tur apakšā parādīta bojāta, tas jau ir tas, no kā rodās tās nepareizās šūnas un kur rodās visas onkoloģijas. Ja? Tā kā tas ir tas moments, ko īstenībā vajadzētu bišķiņ varbūt arī zināt. Kas attiecās uz mūsu kompānijas produktiem, tad šeit ir 3. Mums ir 15 produkti, kas strādā katrs uz savu sistēmu, tāpēc, ka mēs zinām, ka mums organismā ir dažādas sistēmas, mums ir nervu sistēma, mums ir endokrīnā sistēma, mums ir, kas mums tur vēl par sistēmām ir, dažādas sistēmas, ja? Un, protams, kuģa zarnu sistēma, imūna sistēma, ja? Katrai no šīm sistēmām ir atsevišķs produkts, ja, kurš konkrēti ir vērsts uz konkrētas sistēmas darbību, bet visiem kopā primārais, ko vajadzētu sākt praktiski pie jebkuras programmas, ko mēs sākam, tā ir šis 3 produktu salikums. Tas ir tīra organisma brīvība, kas produkts saucās MELS, kas mūs atbrīvo no visiem parazītiem, sēnītiem, vīrusiem, baktērijām. Nākošais ir produkts ALTS, kas mums attīra asinis un limfātisko sistēmu. Un 3. ir produkts GROW, kas ir praktiski antioksidantu bumba. Patiešām te ir ļoti liels 320 visspēcīgākie antioksidanti. Tātad praktiski tā ir ikdienas aizsardzība, tā ir tā, ko mēs runājam šobrīd. Ja, mēs visi baidamies šodien no vīrusa. Ja. Agrāk mēs baidījāmies no onkoloģijas, šodien mēs baidamies no vīrusa. Ja. Kaut kā tā tur ir. Tad GROWS ir patiesībā produkts numur 1, kurš vienkārši ir jābūt. Viņš vienkārši ir jālieto. Par to es jau pagājušajā reizē stāstīju konkrēti par grobu sastāvu, kas tur ir iekšā un ko katrs augs dara. To var arī paskatīties. Man viņš ir YouTube kanālā ielikts, viņš, man liekas, arī grupā ir ielikts tas ieraksts.
Bet es tā kā par sastāvu šodien neuzkavēšos, es vienkārši konkrēti varbūt parunāšu par Grova nevis sastāvu, bet par to, ko viņš konkrēti dara. Tātad es jau teicu, 320 visspēcīgākie antioksidanti. Spēcīgs vitamīnu, minerālu komplekss. Šeit ir 600 mikro un makro elementi. Ja, tad praktiski viņš dod organismam tik daudz aizsargvielas, ja, kad, piemēram, ja mēs šobrīd ja mums tādus graus šodien mājās ir, ja mēs viņu lietojam, tad mēs esam daudz reiz vairāk pasargāti no visādiem covidiem un vēl kaut kādiem vīrusu uzbrukumiem, vai ne tikai vīrusu uzbrukumiem, ir vēl bez vīrusiem vēl visādi varianti, kas mūs traucē. Ja. Tā kā tas ir tas, kas ļoti spēcīgi stiprina imunitāti. Bez tam viņš atjauno atmiņas funkcijas, tāpēc, ka viņš strādā uz sīkajiem asinsvadiem un kapilāriem. Līdz ar to viņš arī, starp citu, pie smadzeņu asinsrites, tā kā viņš uz smalkajiem asinsvadiem strādā, tad viņš arī, protams, pie daudziem insulta gadījumiem un ir pat tad, kad jau tas insults ir bijis labāk, jo, protams, ka viņš jau nav bijis un mēs vienkārši jau profilaktoriski viņu lietojam, bet ja pat viņš arī bijis, viņš arī ļoti, ļoti labi palīdz. Redzēja pie lielām slodzēm, pie kompjuteriem, pie studentiem, ja? Jo, tad jau atkal tas pats, ja viņš mazījos asins vadiņus paplašina, ja viņš strādā uz mazajiem kapilāriņiem, tad, protams, ka tas arī ietekmē mūsu redzi. Tad viņš arī ir spējīgs iznīcināt infekcijas, ja mēs runājām, ka it kā tālāk mēs arī runāsim, mēs tieks jau zinām, ja produkts MELS it kā strādā uz vīrusiem, baktērijām, sēnītēm, parazītiem, tad arī Growth strādā. Arī Growth strādā uz infekcijām un neļauj vienkārši infekcija iekļūt organismā. Kāpēc neļauj? Tāpēc, ka tur ir tie daudzie brīvie radikāļi, kas vienkārši viņiem aiztais to ceļu ciet. Bez tam Growth arī normalizē mikrofloru. Un tā kā viņš apgādā organismu ar visām vajadzīgajām vielām, tas sanāk, ka viņš arī ļoti spēcīgi darbojās kā pretnovecošanas efekts. Viņa efektu dod, tāpēc, ka, reāli, protams, tad, kad organismam sāk iztrūkt kaut kādas vielas, tad viņš arī sāk novecot. Ja mēs tās vielas viņam dodam, mēs arī apturam novecošanu. Ja? Tā kā tas atbilst mūsu kompānijas nosaukumam APL, Anti-Aging Product Line, ja? Pretnovecošanas produktu līnija. Tā kā bāzes programma, tā ir tie 3 produkti, bet es domāju, ka Grovam tomēr būtu jābūt katrā mājā. Mums tagad arī iet konkurss, kur var vinnēt Grovu. Kā tas konkurss izpaužās, vienkārši ir jānošēro, jāuzliek laiks, jāuzraksta, ko jūs lietojat imunitātei. Kas tur vēl bija. Laikam tur tie noteikumi bija ļoti minimāli. Un jūs varat vinnēt šo te Grovu dāvanu. Ejam tālāk pie nākošā produkta. Nākošais produkts, kas patiesībā, ar ko vispār vajadzētu sākt, tas ir tīra organisma brīvība. Tas ir produkts, ko sauc par melsu, un šis produkts mūs atbrīvo no 250 dažādu parazītu veidiem, jo 80%, ja pat vēl vairāk, ja pat vēl nebija 90% cilvēku ir parazītu dažādu, vai tie ir parazīti, vai tie ir kaut kādi vienšūņi nesātāji. Ja, cilvēki paši varbūt to nezina, bet tāda ir statistika. Pasaules veselības organizācijas statistika runā tieši par tādiem cipariem. Un ja mēs skatāmies uz to, ka, piemēram, piemēram, bērnam ir spalīši, mēs saprotam, ka viņiem ir spalīši, un to var kā mammas var saprast, ja bērns dibenu kasta vai vēl, starp citu, zobus griežas arī nozīmē, kad ir noteikti kaut kādi parazīti. Ja? Parasti, ko mēs darām, mēs dodam ķīmiskos attārpošanās kaut kādus līdzekļus, kuri patiesībā ir domāti kaut kādam konkrētam parazītu veidam, bet viens preparāts ir domāts kaut kam vienam. Bet mēs jau nezinām, kas mums tur iekšā ir. Tad mums tagad 250 veidi jādzer būtu, lai mēs atbrīvotos no visa, kas mums varētu būt iekšā. Jo mēs jau citreiz pat nemazam nezinām, kas mums tur iekšā. Piemēram, aknās var dzīvot lamblīs, kaut kādi vienšūnīši, kurus mēs vispār nemazam nevaram ar nekādām
diagnostikām varbūt tās nemazam atrast, bet viņi tur dzīvojās. Tā kā šis produkts izvada ne tikai parazītus, bez tam, kas vēl notiek, ja mēs lietojam ķīmiskos preparātus, viņš šos te parazītus noindē, un tas parazīts tālāk organismā pūst, protams, jo viņš ir beigts. Ja? Tā ir normālās metabolisma process. Ja? Viss viņš tur ir beigts. Mūsu gadījumā šīs produkts izvada šos te visus kustonīšus dzīvus ārā, un vēl bez tam viņš izvada arī šo te kustonīšu olas un kāpurus. Tas arī, piemēram, es zinu, ka ķīmiskie preparāti uz oliņām noteikti nestrādā, tā kā tas tāds moments. Vēl bez tam viņš ļoti grauj imūnsistēmu, viņš ir toksisks. Ja? Tā kā vajag ļoti aizdomāties, ko mēs dodam saviem bērniem, kad mēs viņam dodam antiparazitāro programmu. Mēs viņu vienkārši totāli noindējam, sagraujam viņa aknas, nieres jau no pašas mazotnes, ja? Dodot viņiem ķīmiskos preparātus. Vēl bez tam tas parazīts tur iekšā nomirst un pūst un vēl izraisa vēl visādas blakus parādības. Tā kā šis produkts ir vienkārši absolūti kolosāls arī atkal gan pieaugušajiem, protams, pats par sevi, gan bērniem, jo viņš ir ļoti garšīgs. Viņš garšo pēc apelsīniem. Un viens no mīļākajiem starp citu produktiem, kas bērniem ļoti garšo, šeit ir 45 augu kombinācija, kur viens augs pastiprina otra auga darbību. Ja, es domāju, ka arī, piemēram, pat ja cilvēks teiks, jā, es labi sēdu ķiplokus, labi. Pirmām kārtām, kā jūs bērnam iedosiet ķiploku? Diez vai jūs varēsiet bērnam iedot ķiploku? Labi, nākošais, ko mēs te varētu tādu ēst? Paskatāmies uz sastāvu. Ko mēs varētu iedot bērnam tādu, ko viņš varētu apēst, lai viņam nebūtu tie parazīti iekšā? Pēc sastāvu jūs paši redzat, kas te ir. Varbūt ķirbu sēkliņas, varbūt tās viņš ēstu, varbūt, jā. Bet pamatā ķirbu sēkliņas vienas pašas diez vai izdarīs to darbu, ko šeit izdara 45 augi kopā. Tas ir vienkārši unikāls antiparazitārais līdzeklis. Ne tikai antiparazitārais, viņš strādā uz baktērijām, uz sēnītēm. Tā kā viņš ļoti plaši, viņš atbrīvo praktiski no visiem iedzīvotājiem, kas mums dzīvo un parazitē mūsu organismā uz mūsu rēķina, kas mums absolūti nav vajadzīgi. Bet par sēnītēm, ja runājam, tad tur arī ļoti liels lomu spēlē, ja ir skābs organisms. Protams, sēnītēm patīk šī skābā vide, un tad sēnītes tur noteikti arī dzīvo. Tā kā mūsu produkts pats par sevi palielina pH līmeni, tad, protams, arī šīs sēnītes ar laiku vienkārši pazudīs. Bet mels arī uz sēnītēm ļoti efektīvi strādā. Un trešais produkts ir alts. Tas savukārt ir tas, kas strādā uz asins attīrīšanu, uz limfātiskās sistēmas attīrīšanu. Limfātiskā sistēma patiesībā ir sistēma, par kuru ļoti maz runā, bet kur ir ļoti, ļoti svarīga mūsu organismā, jo tā ir vienīgā kanalizācijas sistēma, caur kuru mēs varam attīrīt vienalga, vai tās ir kaut kādas visas indas, kas mums indas, toksīni, jā, vispār starpšūnas šķidrumā, viss, kas uzkrājās, mēs varam attīrīt tieši attīrot limfātisko sistēmu. Ja mēs skatāmies šeit sastāvā lakrica, upeņu lapas, tas ir tas, kas šķidrina limfu, un te arī sastāvā ir augi, kuri darbojās kā sorbenti, kur arī savāc šos toksiskās vielas. Tā kā es nākošais noteikti pastāstīšu par alta katra sastāvdaļu atsevišķi, ko katra sastāvdaļa atsevišķi dara. Jo, ja mēs atkal runājam par katru sastāvdaļu, ko dara kaut vai ciedru rieksts, tad es zinu, kad cars Salamans bija gatavs atdot 30 pilsētas, lai tiktu pie šī ciedru rieksta. Bet es par to nākošais pastāstīšu, par katru produktiņu, par katru augu atsevišķi, ko katrs augs atsevišķi dara, bet te viņš jau ir kopā tādā salikumā. Arī, protams, katra produkta salikums arī ir ļoti, ļoti rūpīgi izstrādāts. Tas nav tā, ka vienkārši samests kopā kaut kas, lai tikai kaut kas būtu. Nē, te ir ļoti, ļoti rūpīgi pārdomāts un izdomāts, un lai patiešām būtu šī sinerģija, un lai viņš patiešām visefektīvākā veidā varētu palīdzēt mūsu organismam. Tātad alts strādā uz elpošanas sistēmu, jo patiesībā elpošanas sistēma tā arī ir piesārņota limfa. Attīra asinis, ja, izvada no asinīm visus antialergēnus, tāpēc viņš arī ir praktiski saucās jauns veids cīņā ar alerģiju, ja, viņš izvada antialergēnus.
atjauno asins bioloģiskās īpašības, arī reoloģiskās īpašības un strādā tātad uz visāda veida atkritumiem, kas mums organismā ir. Vai tas ir holesterīns, vai tas ir kaut kādi smagie metāli, kaut kādi chlora savienojumi vai kaut kādas ēvielas, ko mēs praktiski vairs nevaram nemazam nopirkt neko bez ēvielām. Visur ir vispiebāstas ēvielas klāt. Tā kā tās viņš arī visas izvada ārā. Viņš izvada ārā arī no hormona produktiem kaut kādu, mēs arī hormonālos kaut kādus visādus tos pašus sabāžam sev iekšā, kaut vai vistu apēdot, ja, tur vistu pilni piebāzt ar hormoniem. Ne tikai vistu, man liekas, šodien ļoti daudz, kas tiek audzēts ar hormonu palīdzību. Tā kā arī no šie te visa, no šiem te hormoniem viņš palīdz tikt mums vaļā un tātad arī viņš ļoti labi strādā uz asins vadiem, ja, un starp citu šis te produkts ir noteikti jālieto, ja ir bijusi ķīmijterapija, tāpēc, ka tur pēc ķīmijterapijas ir organismā tāds bardaks iekšā, un viņš vienkārši palīdzēs iztīrīt ārā visu tas, kas tur ir, jo ķīmija nogalina mums gan tās šūnas, kāpēc mēs to ķīmiju lietojam, gan arī tās šūnas, kuras ir veselas, un beigās tur iekšā ir vienkārši kapsēta. Ja? Tāpēc šis produkts, tā kā viņš tīra limfātisko sistēmu, vienkārši arī iztīrīs visu to kapsētu ārā. Tā kā šis produkts ir noteikti viennozīmīgi jālieto tiem cilvēkiem, kuriem ir bijis kaut kāda ķīmijterapija. Bet te pašai arī antibiotikas. Arī antibiotikas lietojiet noteikti tas pats principā. Tā kā tas ir tas, ko es gribēju šodien pastāstīt. Pamatā vairāk man bija doma tieši pastāstīt, ar ko mēs tad izceļamies un ar ko mēs esam tik īpaši, jo tik ātrus rezultātus es savā praksē patiešām neesmu vēl redzējusi. Mums ir arī ļoti daudz jau liecības, kuras jūs arī varat klausīties, jo cilvēki, kuri jau savus rezultātus ir sasnieguši, protams, ar saviem rezultātiem dalās un arī dalīsimies, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka ja mēs esam atraduši kaut ko tik efektīvu, tad ir patiesībā diezgan liels grēks par to nestāstīt citiem cilvēkiem, tāpēc mēs dalāmies un jā, mums ir arī certifikāti, kas ir atbilst katras valsts, tad katrai valstī kaut kādas savas prasības. Tikko kompānija ienāk kādā valstī oficiāli, ja, tāpēc, ka kompānija strādā absolūti oficiāli tajās valstīs, kas ir atvērti, ja, un tur, protams, arī katrai valstī prasa kaut kādas savas certifikātus. Šajā gadījumā ir izieti certifikāti atbilstoši katras valsts prasībām, un vēl bez tam jau pati kvalitātes zīme ir tas, kad kompānijai ir košer certifikāts, kur ir ļoti, ļoti grūti dabūt. Mūsu produktiem šis košer certifikāts un arī halal certifikāti ir visiem produktiem. Tā jau pats par sevi ir liela kvalitātes zīme. Vēl bez tam te ir par piegādātāju. Piegādātājs mums ir izēvielas koncerns Baraherbs. Viņš ir arī praktiski jau pats par sevi kvalitātes zīme, tāpēc ka viņam arī ir izieti neskaitāmies certifikāti, un viņš ražo tikai visaugstākās kvalitātes produktus. Un tātad visi komponenti, vienalga vai tās ir lapas vai saknes vai ziedi vai augļi, ja, viņi visi tiek testēti. Viņiem visiem ir garantijas, kvalitātes, viņi visi tiek pārbaudīti, tīrība tiek pārbaudīta, pārbaudīts tiek bioloģiski aktīvo vielu saturs, tad tas viss tiek pārbaudīts, tad praktiski šeit ir augstākā kvalitātes zīme no piegādātāja. Ja? Un tālāk jau, protams, arī viss pārējais, kas jau saistīts ar mūsu tehnoloģiju. Pamatā tas bija viss, ko es šodien gribēju izstāstīt. Tiekamies sestdien 11. uz iespēju prezentāciju, kura būs jau saistīta ar to, kādas iespējas vēl bez tā, ka mēs varam uzlabot savu veselību, ka mēs varam uzlabot arī savu maciņu veselību. Tas būs sestdien 11. Un tātad nākošu trešdien 7. mēs tiekamies atkal un runāsim par, es domāju, ka tas būs alts, konkrēti par to, kas ir šī te produkta sastāvā un ko dara katrs augs organismā. Tāpēc, ka es domāju, ka tas arī ir interesanti paskatīties, ko katrs augs atsevišķi jau dara, un pēc tam visu to salikumu kopā. Tā kā paldies un tiekamies atkal sestdien.